Un arī Reinīgs, un arī Mediens. Atzīmējamies. Ķeras tiek bloķēts, un tagad jau... Un Ivo Reinīgs tālāk uz Miglāns. Miglāns ar ripu un metiens vārdu virzienā. Tur atkal... Tur tā kā tenisā. Tur tā kā tenisā. Un Švinka Un Patriks Švinka atzīmējās ar vārtu guvumu. Jā. Mainieki izvirsās vadībā, kad ir nospēlētas. Tie ir bišķiņ nospēlēts, mazāk ātri. Es nekad neesmu teicis. Es vienkārši saku vienkārši jā, tu jau neskaties. Un labi iespēja. Un 1-1, numur 30 būs. Jā. Un Reģus Jēgers. Ķēle mēģināja pārspērt Jēgeru. Intrigai. Jā. Tā viesi ar ripu un metiens. Un tiek loģi. Ripu, kur ir? Un tur Jānis Rāzna izglāba, ja vēlēsim. Bet, ļoti optimistisks. Viss ir iespējams. Jā, ļoti optimistisks. Un kārtējs metienti! Viesi gūst vārtus, kad līdz spēles beigām atlikuši 22 sekundes. Tas ir neviens cits kā... Numur 30, ja nemalnos, Edgars Šķels. Jā, Edgars Šķels. Izskatījās, vai ne? Uzbrucējs. Maltā komandas uzbrucējs gūst vārtus. Ja nekļūdos, tad šādus te vārtus pirms pašas spēles beigām sauc pa, kā tur, kur dodās uz ģērbtuves vārtiem, kad, Sargājāt, vai ne? Jā, tu vārtos nestāv labi. Un Miglāns tālāk uz Kārkliņš. Miglāns uz Vītu Staļūns. Tur jā, izstāst, kad Jānim Staļūnam nolūz metienu. Velk laiku, piespiež ripu. Un tur Kristaps Deins. Deins tur arī pacīnās, bet būs noraidījums. Un noraidījums ir viesiem. Un labi! Un labi! Un Kristaps Deinis atzīmējās ar vārtu guvumu beidzot. Viņam bija nulīte. Viņam bija nulīte. Šajā sezonā Kristaps Deinis nebija guvis nevienas vārds. Un apsveic Kristaps Deinis ar gūtiem vārtiem un iegūtu, kā saka, pirmo punktu. Mēs pēc jauniem. Un to ir Juris Lopatko. Labi apmāna vienu otru un... Tas tik bija. Tas būtu vienkārši tops. 3-3. Jā, katrai komandai. Metiens! Un tur bīstami. Zērve veiksmīgi paņem. Un Rāzna tur. Piespies. Nav piespies. Ir piespies. Tur ieslidosies. Jā, vēl 18 sekundes ir vairākums. Tāpēc vēl ir iespēja. Domāju, pēdējais uzbrukums metiens bloķēts. Švinka uz aizsargus. Tur uz tālo malu. Tur atkārtots un... Juris Lopatko! Tur atlecošo ripu iegūst. Oi, ne to pogu uzspied, paga. Vārti! Un rezultāts mums ir 3-1 mainieku labā. Bet tur labi, jā, izmantoja sanāk, kad vairāk... Atliek ripu. Ripai sava doma, savs virziens. Jā, un ar ripu jau Miglāns. Miglāns viņu kontrolē uz Staļūns. Metiens vārti! Un mums gūst 4. vārtus jau. Vārti! Jānis Staļūns gūst 4. Patriotu vārtus. Bet tur skaistu piespēli atdeva Miglāns. Labi gads, Miglāns pieturēja ripu un labu piespēli atdeva uz vidu. Un jā, Jānis Staļūns nekļūdīja. Tā spēle ir atsākusies. Un Niksons ar ripu. Niksons labā ātrumā uz
Folkmanim nolūst metiens vai arī patraucēja. Pamulīgi siltumā skatīties, bet šeit ir cits, kā saka, emocijas. Un labi iespēja 2-1. Un Dzērve veiksmīgi. Dzērve vienkārši ļoti skaisti. Dziļums piespēle, tā bija domākie spēlētāji. Tūlīt skatīsimies Patriotu rindās. Mums labākais spēlētājs būs, nu, bet, protams, ka Vatsons. Jā, Jēgers ir pelnījis. Un hokeja kluba Moto ar numuru 42. Dīdzis Letapurs. Dīdzis Letapurs, jā, arī MVP šodienas ir. Čau visiem! Šodien mums bija spēle pret Moto komandu E6 divīzijā. Ļoti sīva cīņa līdz pat pēdējiem periodam, kurā mums izdevās uzvarēt, kā arī visā spēlē izdevās uzvarēt ar 4-1. Gribēju pateikt milzu lielu paldies visai komandai, visiem džekiem, kas cīnījās. Protams, trenerim, kapteiņiem, visiem paldies. Priecīgs svētks, turamies!